Sveicināti, mīļie! Mēs šodien esam ļoti tuvi nonākuši pavasaras augriežiem. Jo tūlīt saulītē vērsies vaļā, lai arī šobrīd vēl ir dažas mākoņdienas dienas. Tūlīt saulītē vērs vaļā savas actiņas, un mēs ar katru dienu vien vairāk un vairāk sajutīsim ne tikai gaismas pieskārienu zemē, bet arī pašu saules siltumu. Un mēs, Sakrālais Pirtkods, jau pēc pāris dienām plānojam veikt mūsu otro uguns rituālu un pirts dienu tādā dzīvīgā dienā kā pavasaras augrieži, un tāpēc mēs esam sagatavojuši vairākus jautājumus, lai izzinātu šī laika enerģijas. Un vēlamies arī ar jums padalīties. Patreiz mēs vēl nezinām, kādas būs atbildes, bet tieši šīs atbildes mēs noskaidrosim tūliņ pat čennelingā, uzdodot šos jautājumus gaismas augstākiem spēkiem un pašai saulē, laika telpai, kurā mēs šorīt atrodamies. Un dodamies ceļā. Un es esmu savā gaismas telpā, savā sirds telpā. Un es lūdzu māti zemi, pievienoties, savienoties, būt vienādā plosmā. Es nolūdzu galvu zemes priekšā. Es līgojos eglēs, priedēs. Es jūtu, kā saules stari pieskaras plaukstošiem pumpuriem. Es jūtu, kā saules stari ievibrē ūdens, aplaimo, stiebrus, atmodina dziļā miega, visu zaļo snaudošu. Katrs saules stariņš modies pavasarī, aplaimo katru dzīvu radību. Līdz šim brīdim pavasaras augriežiem viss neizdzīvo. Daži mirst un paliek miklējās zemes ārēs, nespējam izturēt dziļo
tumsas periodu. Taču daži un daudzi, sasniedzot pirmos saules stars, atplauks līksmī. Saules enerģija iedod dusošajam spēku. Saules enerģija iedod tādu kā triecienu devu, ar ko var iet un rosīties un darīt un ņemties un būt. Kā zeltīta plūsma, tā ienāk un sadziedē atmirušās šūnas, to, kas vairs nav vajadzīgs, un ļauj jaunam augt. Kas bijis, tas aizgājis, kas bijis, tas palicis, kas stiprs, tas izdzīvojis. Šis ir tas brīdis, kad mostas stiprais un dīkst jaunais. Pa ziemu mēs esam tāds nokompostējuši visu veco, pārstrādājuši visu veco un esam gatavi uznirt ar jaunu, spēcīgu asmu, jauniem mērķiem, jaunām iespējām, atlaižot visu to, pateicoties visam tam, kas ir bijis. Jaunais spēks ir dzirkstošs. Jaunais spēks ir spēcīgs. Tā jauda spēja uzurbt betonu. Tik dot tam vaļu, tik dot tam spēku. Atmirst viss, kas nav vajadzīgs. Atmirst visas ilūzijas, atmirst visas negācijas. Jo šo gaismu viņš nav spējīgs izturēt. Dzimst jauna patiesība, dzimst jauna esība, plaukst, košums, mirdzums, jauna realitāte. Šis ir tas brīdis, kad gaismas spēki var lejuplādēt jaunās enerģijas, šo te spēku, kas tiek saņemts, lai sētu jaunās idejas. Šis ir tas laiks, kad tiek saņemtas visas iespējas,
kuras būs izstrādāt nākamajā periodā. Šis ir tas laiks, kad dzimst jaunas iespējas. Šis ir laiks, kad dabā daba visspēcīgāk uzsūc no zemes to visu mēslojumu, kas ir atstāts bijis. Savu pieredzi barojās no savas pieredzes un kurš augs kļūst arvien spēcīgāks. Ja pagājušajā gadā augs nometa visas lapas, tad šajā gadā šīs lapas kļūst par barības vielām. Tāpat arī cilvēkam. Cilvēks izaug no pieredzes, ko iegūst pagājušajā gadā, pagājušajā periodā. Un ziemas periods tika dots, lai atvienotos, pārstrādātu, sagremotu visu to, kas ir bijis. Pavasaris ir pilns iespējām. Ķermenis var būt vēl diezgan vārgs pēc visa atlaistā. Un tam ir nepieciešama barošana. Tāpēc šajā laikā ir svarīgi pabarot sevi ar atziņām, kuras tu esi iegūsi no savas pieredzes. Ļauj, lai pieredze ir barība, nevis slāpeklis tavai virzībai. Ļauj, lai tā tevi baro un dod tev spēku, nevis slāpē tavu augšanu. Tai jābūt barībai, tavai augšanai. Izmanto to pareizi. Nebaidies augt. Nebaidies būt pats. Pieredze ir dota nevis, lai tevi slēpētu, bet lai tu augtu. Zini, ka pat caur betonu aug. Un betons sajust gaismas priekšā. Nebaidies. Uzdīgs tam, kam jāuzdīgs.
Un tagad rāda šo sajūtu tādu, kad sēkliņa Dieva aizsargāt sevi. Plaukstās. Šo te gaismu, šī aizsardzība no gaismas nāk ar vien lielāk. Un ar vienu savienojies ar sauli, savu gaismu, lai nosargātu, pasargātu šo sēklu. Savu. Jā. Tagad mums ir laukos, jūtam turbulenci, pilnīgi jūtu tādu virpuli. Un pirmais, ko man parādīja, ir kad rauj ārā kaut ko no zemes. Tas nozīmē, sajūta ir par ravēšanu. Kaut ko rauj ārā no zemes. Notiek pārbaude, vai tas, kas ir iesēts, ir gana labs un liek pārvērtēt. Šeit ir iespēja izravēt faktiski tās sēklas, kas ir iesētas rudenī, jo rudenī notika ziemāju sēšana. Un šeit var paskatīties, kas šeit ir izaudzis un vai šīs sēklas aug pareizi. Un ja tur ir kaut kādas tās saknes ielaidušas un viņas nav pareizi ieaugušas, tad šeit var veikt pārsēšanu, rediģēšanu, ziemāju sēklām. Tas nozīmē, šāda ir transformācija iepriekš sētajām sēklām, kas ir ilgi dīgušas iespējams. Šeit ir iespējama korekcija. Tas ir šis pārmaiņu vējš, pārmaiņu enerģija, transformējoša enerģija, kad tev ir iespēja šeit veikt korekcijas tiem uzstādījumam, tām vēlmēm, kurus tu esi ielicis iepriekš. Nākošais solis ir šo te jauno sēklu likšana iekšā. To, ko es vēlos paveikt līdz nākošajam periodam. Šo te sēklu tā kā aktivācija, jauno nodomu sēklu aktivācija. Jo nākošais būs saulstāvji, kad
nevarēs tik daudz izmaiņas aptuveni vairāk paveikt. Tur varēs kaut ko delītot, ja, tā ka izrakt, bet tur vairāk nebūs, tas jau process būs aizgājis. Šeit ir tāds pārskatīšanas brīdis, ko es esmu audzējis, kas ir izaudzis un ko es vēl varu piesiet klāt. Ja, kāds man nākošajam periodam, no kā es rudenī gribēšu ražu saņemt. Un šeit tu vari paskatīties, kādas sēklas man vēl nepieciešamas. Vai es sēžu redīs uz burkānus, vietas kartupeļus, kas man ir līdz ražas svētkiem nepieciešams izaudzēt. Un es paskatos, ko es esmu rudenī iesējis. Ja? Vai šīs ilgi nobriestošās sēklas, ja, ir izaugušas tādas, kādas es gribēju, vai tur ir nepieciešama vēl izravēšana caur to. Un tālāk es lieku tās visas sēklas, kas man nepieciešamas. Vai tā ir standarta pakete, ko es katru gadu lieku iekšā, vai tas ir kaut kā savādāk, vai kaut kas nāk jaunas vajadzības klāt. Līdz ar to man ir nepieciešams kaut ko likt iekšā ilgākam periodam. Es tāpat apskatu savus kokus savā dārzā, kas ir šīs sēklas, kas ir dos ražu aptuveni uz rudeni. Ja? Bet es tāpat apskatu savā dārzā kokus, kas ir ilgā raža, ja? Kas ir stabilitāte, kas nes man to, kas katru gadu ražo. Un paskatos, vai ir kaut kādi zari jāizrediģē, vai tur nevajag, vai kāds kaut kur nenojāno sauli, kas man ir vēl papildus tā es arī savā dzīvē paskatos, vai ir lielie šīs te uzstādījumi, kuri nav kaut kādā veidā jāapgriež, vai kaut kāds tas zars, vai kaut kāds mans tas dzīves uzstādījums neaizēno sauli kaut kādiem jauniem uzstādījumiem, vai no kaut kā tur nav jāatsakās, jo tas aizēno kaut kādu citu ceļu manā dzīvē, un ka no kaut kā varbūt ir jāatsakās. Viņš vienkārši pārāk lielu ēnu met uz kaut kurieni. Šie lielie uzstādījumi manā dzīvē. Šis ir saudzīgs periods, lai pārskatītu, jo tas, kas nāks ar spēku ārā, viņš nāks ar lielu jaudu ārā. Tāpēc šis ir tas brīdis, kad vēl tādi saudzīgi, maigi vēl to var izdarīt. Pēc tam jau būs lielāki procesi. Jā, varēs ravēt, bet šis ir tāds dabīgais laiks, kad to var izdarīt tā maksimāli harmoniski. Pēc tam tu apvāks tikai nezāles, kas tur aizsat sauli. Lai raža notiktu. Jāņem vērā, ka šī nezāļu novākšana viņa var būt ejama visu laiku, un tu jebkurā brīdī, ja redz, ka nezāle ir iznākusi, viņa ir vienkārši jāpieņem un jāizdara. Jo viņi traucē tavai ražam iet vai notikt tavam ceļam.
periods ir garāks. Pats periods ir garāks, kad procesi notiek, bet šie te kodi nāk. Manifestācijas laiks. Man nāk 4 dienas. Astoņpadsmit, 19, 20, 21, 22. 18, 19, 20, 21, 22, 5 dienas. 18 pusīte, 22 pusīte. Šajās dienās ir vērtīgi uzlikt uz papīra savu šī gada pārskatīt to savu plāniņu un izņemt ārā, gribētos teikt, savas jaunā gada vēlmes, pavērt ārā to jaunā gada vēlmu sarakstiņu un šeit paskatīties, pie kā es reāli esmu gatavs strādāt. Ir šis te vēlmju saraksts un paskatīties, vai kāds ar kaut ko neiet pretrunā, vai kāds kaut ko papildina, pie kā es reāli esmu gatavs, kuru vadziņu es esmu gatavs kaplēt, lai saņemtu, kura vadziņa man dos vislielākos augļus, kuram es esmu gatavs, kurā es esmu gatavs investēt savu enerģiju. Kas ir tas, ko es šajā gadā gribu to galveno fokusu uzlikt? Kuru tā kā mazāk un kuru vairāk, kas man ir svarīgi un kas ir man mazāk svarīgi. Jo iespējams jaunā gada vēlmēs vai jaunajā periodā vai sējot tās sēklas, jūs esat sasējuši krustu šķērsu. Un tagad apskatoties, ir svarīgi saprast, pie kā es reāli esmu gatavs strādāt. Nolikt šo virzienu. Kādu enerģiju es esmu gatavs investēt savā dzīvē. Pirmkārt jau savā dzīvē. Un tad var skatīties tālāk. Sabiedrībā, dzimtenē. Jebkur tālāk. Cik daudz, sākot no sevis un uz plašumu. Šeit var izravēt ārā arī tās savas ego lietas, kuras var traucēt sasniegt to, kas ir paredzēts pēc augstākā dievišķa. Man rāda, ka saulgriežu uguns rituālā vajag iegriezt to jauno ritu. Ja, un tiešām, kad šeit ir tā redakcija, rediģēšana, tā sava saraksta rediģēšana un tā nodoma manifestācija tam, ko tiešām es vēlos. Tas ir tā kā tas punkts, tiešām es ar šo vēlos strādāt. Jo tiek uzņemts tas jaunais kurs, un tagad, ja tu iepriekšējo periodu tikai tā kā domāji, ko, kā un tam līdzīgi, bet tas pats, tā lielā enerģija atnāk mazliet vēlāk. Viņa ieskanās, viņa piedzimst un notiek. Un šis ir tas periods, kur tu vēlreiz manifestē savu nodomu, uz ko tu ej.
Un atmet visu lieko. Atmet visu lieko, kas traucē. Kas vēl nav bijis atlaists iepriekšējā ritā, vai kas vēl nav atlaists pēc ziemas, pēc garās ziemas, lai varētu uzplaukt šī gaismiņa, lai varētu uzplaukt šis spēks, šis mošanās spēks, šis dzimšanas spēks. Saules spēks. Aust mīlestība. Aust prieks. Aust smaidu. Aust gaismu. Dodiet tev vietu. Dodiet tai telpu. Dodiet tai izpausmi. Dodiet tai krāsas. Priecājieties par katru dzīvo asniņu, kas ir pārzīmojis, un dodiet tai spēku, dodiet tai mīlestību. Rūpēties par to, lai tā augtu un zeltu, lai tā var nest bagātības augļus, lai tā var augt stipri, spēcīgi. Ielikt šo te bagātības un auglības kodu iekšā šajā sēklā. Jo, ja jums būs pārāk daudz šo te novirzienu, uz kuriem virzīties, jūs varat tā kā nevirzīties ne pa vienu. Tāpēc vajag tā kā nodefinēt, tas aicinājums ir nodefinēt to, gribās teikt, autentisko virzienu, lai nepazaudētu sevi visos. Lai jūs saprastu to savu virzību, kur šajā periodā es esmu gatavs veltīt savu spēku un jaudu. Kurus esmu gatava mīlēt, cienīt, būt tajā. Man rāda tādu bildi, kad kur mēs ir tas, tur sēkliņi, tur ir asniņš, un mēs atraisam vaļā to no tās sēkliņas. Mēs padaram viņu tā kā redzamu un tā kā nolaižam sauli viņā iekšā, gaismu viņā iekšā. Un šis te atraisīšana vaļā ir šis te uguns rituālā, mēs novācam nost visus liekējušus aptuveni, ja? Kas mums te grib to sārņus vai tos kukaiņus vai ko tam līdzīgi, mēs viņus visus sadedzinām. Tos, kas pa ziemu tur varbūt ir barojušies no augsnes vai tur apkārt ir, mēs noņemam nost visus liekējušus, enerģētiskos arī, ja? Kas mums pa ziemu tur ir sagūluši virsū, vai mēs tur esam pa tiem dubļiem tur tā kā cīnījušies kopā vai kā tam līdzīgi. Mēs te noņemam visus tos liekējušus. Enerģētiski ar šo uguns rituālu. Un atvienojamies no visiem liekējušiem. Un pavasarī mēs savienojam sēklu ar sauli un dodam viņai iespēju augt. Šeit mēs tecinām tīru ūdeni, tāpēc arī pavasarī ir šīs te attīrīšanās kūras, ja? Kad tas arī nozīmē, ka es atlaižu no sevis visu lieko,
pa ziemu uzkrātot tos visus dubļus. Es palaidu tīrus ūdeņus sevī, lai manī nāk tīri, es attīros no visa liekā. Ja? Tas ir šis te periods, kad mēs attīramies. Attīrīšanās periods varbūt ilgt mazliet ilgāk, ja? Nekā tikai tās 3 dienas, bet tas notiek ilgāk, jo tu attīries no visa liekā, no visa sastāvējušā, un pilnīgi, lai tīri, lai šī sēkla var dīgt. Un tu savieno šajā dienā šo sēklu ar gaismu, lai viņa var dīgt. Uguns rituāls palīdz ņemt nost šos sārņus, liekējušus, un tālāk jau tāpat man tā sajūta nāk arī tas pirts rituāls, kad tieši to pašu izdara ķermeniski. Uguns rituāls noņem garīgajā laukā, pirts rituāls to noņem fiziskajā laukā. Atvienošanās notiek no visiem, un man rāda tagad arī upīti, kā upītē palaižam tos tīros ūdeņus, izskalojam visu prom. Un šī sildīšanās, jā, ka te ļoti, ļoti tos plūstošos ūdeņus vajag izbaudīt. Tieši plūstošos ūdeņus, lai ielīst, lai to, kas tur, ja tur kaut kas uzkrājies, tad vēl kaut kā tam līdzīgi, tad palaistos visu caur ķermeni, lai tas viss aizplūst projām, tad arī fiziskajā plānā viss tiek atvērts, izlaists un aizlaists. Ieteicams ir detoks, tas palīdz. Daudz ūdens, kas palīdz aizplūst un visiem sadedzinātājiem aiziet. Visām liekajām emocijām palīdz aiziet. Atvienoties. Un lai var spēt sēkla uzņemt pat jaunu enerģiju. Vai ir pirts uguns ir vienmēr gatavs strādāt? Konkurss. Man rāda pumpurs, un šajā pirtī ir svētīgi izplaucēt slotiņas. Izplaucēt slotiņas. Izplaucēt zarus uz slotiņām. Tā, kad ir plaucētas slotiņas, uzplaukstošas. Tās dod tādu īpašu svētību. Man rāda tieši bērns slotiņas, bērns plaucēti. Kā noslēgums, kā virzība, tā kā nākotnē, jo vēl koki nav uzplaukuši, bet šīs te pirmās tās slotiņas, viņas nav paredzētas pilnam pērienam, viņas ir paredzētas kaut kādam tādam etapam, kas viņas iedod šo svētības sajūtu. Plaucētas lazdas, plaucēti bērzi, un man tās skariņas rāda. Tie putekšņi,
viņi dod šo te, tā kā svētības sajūtu to tiem jaunajiem darbiem, apputekšņo, apaugļo sēklas. Tāpēc var izplaucēt. Vēl viens ir skaidrojums ir tam, kad šīs izstrādātās tagad šajā uguns rituālā šīs domas tiks apaugļotas ar šiem te laikā, kad ir šīs te lazdas skarojās. Vai viņas jau neskarojās? Jau beigušas skaroties? Viņiem ir kaut kāds putekšņi ir ārā. Kaut kas tur ir ar viņām, bet man rāda lapas un putekšņi, kad ir lapas un putekšņi kopā. Bet viņi kaut kā savādāk, jā, bet tie putekšņi ir tas apaugļotājs. Tas skaidrojums par kļavu ir tikai tāds lazdu kļavu, jebkuru ziedu, kurš putekšņo, ja, ir ilustratīvs, lai jūs saprastu šo procesu, kas notiek dabā un kas notiek. Šis ir laiks, kurā tiek arī apaugļotas jūsu idejas. Tas var nebūt precīzi pielāgots, jo katrs ir savādāks koks. Katrs cilvēks ir savādāks koks. Vienam šis process var notikt mazliet ātrāk, un vienam varbūt notikt mazliet vēlāk. Bet šīs te skarošanās, puteksnēšana ir vienkārši simbolisms, ar kuru jūs saprotat procesu, kas notiek dabā un jūsos. Tāpēc izmantot pirtī šo te skaru, jeb apaugļošanas šo te, koku, tas nes tādu kā svētību, un tas ir process, kurā jūs pirtī apaugļojat savu ideju faktiski fiziskā veidā. Ne tikai idejiski, bet jūs apaugļojat savu ideju, savu domu, savu virzību, savu šo ziediņu, lai viņš būtu augtspējīgs. Notiek šis te dievišķais akts, varētu tā teikt, starp ideju un starp ķermeni manifestāciju. Jā. Jā, protams, jā. Pateicamies un pateicamies par šo izklāstu. Lai smaržīgi pirtiņ. Lai smaržīgi pirtiņ. Pateicamies. Lai skaisti saldējuši.